nu smadzenes iznesa. Smadzenes iznesa. Labrīt, labdienā vakara. Sveicins visiem manā kanālā, kas šodien pa dienu. Pirmdiena. Audi skates diena. Jāizbrauc nomazgāt motortelpa. Kā jūs jau redzējāt, es skrūvēju, ņēmos un visa motortelpa ir netīrā un nopačkātā ar manām rokām, un tur vēl visur, kur ir antifrīzs un vēl viss kaut kas ir satecējis, notecējis. Kā jūs redzējāt, tur ir baseins, un uzreiz praktiski tai pašā dienā, nākamajā dienā, kad es izbraucu pie bērniem, notecēja, sabijos, kad nu viss ir slikti, bet tomēr sanāca tā, ka es izbraucu visu Rīgu pēc tam, un vakardien atbraucu mājās, un neviena pilīte nenotecēja, bet jebkurā gadījumā visa motortelpa ir netīra, jānomazgā. Un tad jau brauksim uz skati, vai ne? Ļāviens, un šitais gan ir prikals. Šitais gan ir prikals. Tikko nomazgāja un mašīna nogulās. Jo, Haidī, kas viņam tur nepatīk. Un kas ir šitai pusē? Priekš arī atkal nogulās. Normāli. Ko esmu atbraucis uz atkārtoto? Viss ir saregulēts, viss ir. Cerams, ka mašīna kaut kāds joks neizstrādās. Kur kaut kas aizgājis atkal ne tā. Bļains, ka te kaut kas nesāk pilēt, tecēt. Kas pa stulbumu, jo, Haidi nomazgā motoru telpu, izbrauc ārā. Nogulās jau, Haidi, bļāviens. Viena skrūvīte, visdārgākā skrūvīte šitās mašīnas, vispārībā manu mašīnu vēsturē. Ja? Viņai klāt uzreiz no zemes netika klātī, tāpēc, ka kājiņa priekšā tajā vietā, kur skrūvi jāieskrūvē. Tā teikt, jāceļ tāpatās uz pacēlai augšā. Varēja jau ķimerēt tur no apakšas vai vēl kaut ko, bet man tāpatās skrūvītes nebija. Pareizi. Mašīna, tu mani nebeidz pārsteigt. Tu mani nebeidz pārsteigt, ja? Nekas būs normāli. Nomainīts putekļu gumijas, balsta gumija, lukturi savesti kārtībā. Vajadzētu visam būt labi. Protams, arī tas, kas nebija, ja, noplūdīte savesta kārtībā. Tādēļ varbūt kādu viennieku arī paņems nost. Bet es teikšu, ka ir tikai divnieki savesti kārtībā. Viss pieejam. Atkārtotā. Vecais protokols iesaka? Diemžēl nepaņēmu līdzi. Jā, veco protokolu nepaņēmu līdzi. Ko es piemirstu? Bet, smadzenes iznesa. Jo, Haidī. Vismaz izskatē. Varēs gadu tagad mierīgi braukt. Bļāviens, tās skates iedzen reāli stresā. Es nezinu. Traks ar... Cecīs rindas parādījusies. Jo, Haidī, atbrauc rinda nebija. Paskatieties, rinda. Traks var palikt. Cesīs un rinda, jūs ko? Visi no Valmieras atbraucēt?
Super. Kreiso to lukturī, tev viņš pa labi skatās. Pa labi? Jā, pa labi. Tā viņa arī var darīt. Stūri bija taisna? Kas tā? Stūri man bija taisna? Bija taisna. Tagad es skatījos augstumu. Tev bija... Bet labi, ka nav vidū. Nu, nē, viņam jāstās pa vidu. Pa vidu, jā? Jā. Augstums bija labi? Augstums viss perfekts pa smukā. Varbūt nezinu, meistars skruvēja sajauks. Varbūt arī. Viss, paldies jums. Viss labi. Nu palabi skatās tad. Bet viss skatībā. Mums ir skate. Mums ir tehniskā apskate. Saprot? Man ir tehniskā apskate mašīna. Sagājā, izmocījām. Ārprāts. Es praktiski šodienu, pirmdienu, ja, sanāca tā, ka man bija atvaļinājums 2 nedēļas. Un es pagājušo pirmdienu, pirms es gāju uz armiju, strādāju. Jā, tajā pirmdienā. Un tā teikt, šito dienu es norakstīju uz mašīnu. Afigets. Tagad ir jābrauc mājās. Un viss. Kaut kā tā, kungi, dāmas. Skati ir. Viss, var braukt. Skatos, ka es maz rakstīju pa visu dienu. Skatīju rokās. Nebija bez piedzīvojumiem. Sanāca regulēt 2 reizes gaismas. Izrādījās, kad man ir kaut kāds vienam no lukturiem ir ķepiņas aplaustas un nevar īsti paregulēt. Bet kaut kā meistars noregulēja. Sanāca, bet tieši uz leju, ja, un kaut ko mēģināja uz sānu, bet uz sānu negāja. Tāpēc arī skatē, kā jūs dzirdējāt, pateicu, kad uz sānu, bet tā kā tas jau bija atkārtotais, uz sānu viņš 2 neielika. Bet droši vien, ja tā būtu pamatpārbaude, tas būtu 2. Un jā, pat pirms skates praktiski es biju tik lielā stresā, ka jums neko daudz neiefilmēju, ka tā mašīnai purns nokrita, un kas tur bija? Tur bija tas augstuma regulators priekšpusē nokrita. Nevis nokrita, bet viena skruvīte izskruvējās. Un tā bija tā pati puse, kur es skrūvēju kopā. Acīm neredzot nepieskrūvēju. Man jau draugi saka ruka žopīs. Ja? Tā sanāk? 10 eiro tāda maza skrūvīte, johaidi. Jāpaceļ augšā, jāieskrūvē un dargākā mazākā skrūvīte. Bet vismaz tātad nomazgāja motortelpu. Skate uz galvas nekas neuzpilēja. Un viss, esmu mājās. Bet ar tādu sajūtu, ka es to skatu būtu nopircis. Tāda sajūta, ka tā skata ir nopircis. Vismaz ir tagad sanāk, es varēšu aizbraukt piekdien uz Rīgu, sestdien velobrauciens, svētdien ar mazajiem, un tad kaut kad mājās. Kaut kā tā. Plāns gatavs, un neaizmirstam uzmest tīkšķi. Ko jūs domājat? Jūs jau droši vien gribējāt arī rakstīt tāpat kā es. Tā iekšēji jūtos, kad, šitam skati vēl nevajadzēja laist cauri. Tur vēl pāris 2 vajadzēja salikt, vai ne? Šī tāda sajūta iekšējā vēl uz nevienu mašīnu man nav bijusi. Reāli burtiski pusstunda, brauciens, Sanāca, es nomazgāju motortelpu no apakšu, sanāk no priekšu, no apakšu, un viss, es domāju, labi, braukšu uz cēsim. Un viss izbraucu nedaudz ārā no mazgātuves, un viss purns lejā. Es jau tā sabijos, ka maz neliekas. Un vēl skatējas braucu iekšā. Viņiem tur tāds slīpumiņš labs uz augšu. Un uzreiz iztaisnojas, ja. Un tad, kad tas meistars pārbaudītājs iekāp iekšā, es skatos
priekša laižas lēna, nu tā teikt, priekša iet lejā, es tāds paga, kas tagad būs? Nosēdīsies, apsēdīsies, man reāli, es tur sēdēju uz tā krēsla, es domāju, nu viss, es visu laiku skatījos uz tās mašīnas, kaut kas tur tai priekšai nepatika tāpatās, jā. Es domāju, nu kas tur ir atkal noticis, kāpēc purns lejā nolaidās. Bet atkal viņš pacēlās, jo sanāk priekšā bija mašīnas, un purns pacēlās atkal uz augšu. Es tāds... Tā mašīna reāli iznesa smadzenes, tā kā tāda, es nezinu, tā kā, nu, kā lai pasaka, ar ko lai salīdzina. Tas būtu ļoti slikts salīdzinājums, bet, nu, tā kā ar sievieti, nu. Un uznāca, iznesa smadzenes. Un pēc brīža tā kā nekas nebūtu bijis. Un šitai mašīnai tieši tāpatās. Iznesa smadzenes. Pēc brītiņa it tā kā nekas nebūtu noticis. Es priecājos jums, Džeki, ja jums tā nav. Man tā ir sanācis. Labs ir. Tas šoreiz arī viss. O ne? Kad būs nākamā epizode par Audi, nav ne jausmas. Tagad skati ir droši vien kādu laiku, taču nekas jauns nebūs. Pareizi. Tas arī viss. Tas arī šoreiz viss. Tā. Tiekas, kad tiekas. Jūs jau domājāt, kad viss jau beidzās? Nebūt, nē. Ko es tur ierunāju? Kas zina, kad būs nākamais, jā, par Audi? Piektdiena? Piektdiena, jā. Atnāca piektdiena, jā. Priehaļi, piektdiena, jā. Aršanas darbi Rīgā. Jā. Jop tvoju rāz, bļāviens. Un es esmu iebraucis bišķiņ no šosejas nost. Jop jā. Draugs čatā ieteica paskatīties pneimas drošinātāju. Viss ir johaidi. Varbūt ir zaļais vienkārši iemeties. Tā varētu būt. Viņš viņu patīrīt. Varbūt cerēt uz brīnumiem. Ne, te jau kaut kāds, kas te ir iebasts vispār. 643. Kāpēc te ir 643? Te jābūt 73. Nē, 373 relējiem. Kāpēc te ir šitāds? Tā. Varbūt kaut kur mašīnā citā vietā ir kāds relējs, ko var paņemt. Tā, nu ko. Vairāk jau kā stundi pagājusi. Esmu vēl tepatās. Jā. Noko kunga dāmas. Meklēju atsperu komplektu priekš šitā allroada. Bet es gribu lift-up variantu. Un tā, lai viņš ir normāli augsts. Jo man ir reāli izbesījis. Kad ir kaut kādas kājiņa izbeidzās, tad tas izbeidzās. Viena kājiņa, otra kājiņa. Baloni bija veseli līdz šim. Es nezinu, kas ir tagad noticis. Varbūt ir izbeidzās balons. Es tur griezos. Nu, zin kā, sanāca, es biju noparkojies. Jūs ziniet to vietu, jā? Es tur biju noparkojies. Un man bija jāapgriežas riņķī. Un sanāca, es apgriezos un sāku braukt. Un tāds no apakšas tāds sitiens. Es tāds nesapratu, ko. Tur nekas tāds nebija, jā. Tā kā, piemēram, šeit, jā. Tā kā, piemēram, šeit tāds vispārībā tur tāds nebija, jā. Te šitādu te vispār, jā. Viss jau būtu sīkums. Vot viss ceļš tur tālāk ir tāds. Ja? Es jau varētu lēnām dudināt ārā, bet viss ceļš ir ot šitādiem te, es tur visu apakšu atstāšu. Es jau rekur uzbraucot uz maliņas, ja? Rekur bišķiņa riepiņa bija lejā. Ja? Nu nav liels kāpums, ja? Un jau slaucīja apakšu. Nu ok, tagad atbraukšu čoms.
čoms ar draugu. Dabūsim augšā mašīnu. Es ar savu dampkratu nedabūju, jo tāpēc, ka man tur nav plasmas. Jāuzliek uz tās sliecītes pamēģināt, vai vēl kaut kā tam līdzīgi, nezinu kā, bet kaut kā to mašīnu dabūt augšā, noskrūvēt ratus un paskatīties fiziski, vai tur ir kaut kāds, jāmeklē tiešām evokators vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Un jādabū tā mašīna prom no šejienes. Jo braukt pa šejieni tas būtu noteikti dārgāk. Un viss aizvest uz Čiekurkalnu, paņemt otru mašīnu, viss. Šito nomest tur, kur es viņu sataisīju, johaidi. Tā, kungi, dāmas, sākās 3. epizode. 3. epizode, ja? Kā jūs redzējāt, tehnisko apskatīt izgāja. Bet tagad jau ir nedēļa pagājusi, vai ne, pēc skatas, jo es pirmdien izgāju. Šodien ir piekdiena. Kas tur varēja notikt, nav ne mazākā nojausma. Jāliek atspērs virsū. Tā, ko draugi atveda dampkratus, jo es savējo nevarēju pacelt šito rullīti. Tagad ir jāizdomā, kā pārbaudīt to kompresoru, jo tā kā motors rūc, es vispār nedzirdu, vai kompresors strādā vai nestrādā, un jā. Piekares updates. Cerams, nostrādās. Tā, ko? 2:00 naktī, es nezinu, ko var darīt. Tieši tā. Zāģēt klucīti, ļaujams, lai var piepacelt mašīnu. Ko? 2:00 naktī. Mēģināšu kustēt ārā. Sametu visu. Gandrīz tā aizmuguri nepiecēlu. Priekšu paraku. Tā pārbaudu, vai neko neatstāja. Jā, sākumā es ieliku balku tur iekšā no stīņa līdz augšai, bet tad stūri nevarēja pagriezt. Tad sanāk ļoti lēni, nezinu, 2 km stundā, bļāviens vai kaut kā tam līdzīgi, lai vispārībā mašīnā nešūpātos. Un ceru, šito paņemsim līdzi, ja mazums vajadzēs tomēr ar aizmuguri kaut kādu celt. Jā, paldies draugiem, kuri bļāviens kā daži atsaucās, Mārtiņi, Johaidi, Kaspar vai Kristaps, Johaidi un viņa draugi arī. Johaidi, lielais viņiem paldies. Ko? Un pārējiem visi, kuri morāli atbalsta. Johaidi, bļāviens. Kas tā pa šo īku, bļāviens? Tikai netīrumiņš. Kāds kaut kāds norāpojas. Ko? Šitā kā stiekšā, piekabe klāt. Un mēģinu braukt ārā. Šitādā ātrumā es kustos ārā. Un tuvojas ļoti sarežģīta vieta. Vot iemesls, kāpēc es nevarēju ar vismaz priekšu zemē. Un ja klausīsimies, lai es kaut ko paņemšu apakšā. Bļājiens vispār lēnu. Galvenais neko aizmugurē nepaņemt. Tā, pirmā vietā esam pārtīts. Kungi dāmas, es esmu noņēmies tā, ka tikai ir 2 naktī, es domāju, kādu stundu braukšu ārā no Lucavas salas. Ja neticiet, kur es vēl esmu te. Vienkārši es rāpoju lēnām ārā.
Nu tagad priekšā ir visbīstamākā vieta visā šitajā ceļā. Tā jāizdomā, pa kurieni braukt. Tā, jāizkāp ārā. Šitik zemām turi būs grūti. Esmu pie. Tā, šito mēs varbūt nepaņemsim. Tā es varētu paņemt pa šito malu. Man ir jāņem pa šito malu. Vismaz līdz šitai čupiņai. Jā, pa šito malu. Te malā nekā nav. Nekas tāds, kas varētu kaut ko sabojāt. Tā, šito mēs uzreiz arī ņemam ratā. Tur viss vēl labi. Beidzot esmu ticis līdz asfaltam. Nu, jā, bet asfalts nav labāks par zemes ceļu. Nu, bāc, es reāli to mašīnu nesaprotu. Paskaties. Šeit es saliku klucīšus. Es izbraucu no tā zemes ceļa. Nu, paskaties, nu. Viņš paņēma un piepacēla aizmuguri. Tad kaut kāds kontakts, 100 punktu kāds kontakts tur ir izbeidzies, izpēs smadzeni uz pusvakaru. Labi, bļāviens, es braucu, nu tāpat tās lēnām es braukšu, jo tur ir klucīši. Neņemšu viņus ārā, bet jāiet nomazgāties. Jāiet gulēt. Šodien velomīts ar Uldens TV. Es esmu pamodies, pat es ārā negribu līst un skatīties, vai tā mašīna ir nogulusies, apgulusies, apsēdusies. Tādēļ es vispirms uztaisu brokastis. Ui, jau ir gatavs. Tā, kafija man jau arī te ir gatava. Šeit ir iekšā sagatavot jau kafija, bet es uztaisīšu vēl vienu. Uztaisīsim šito te. Ūdens vēl palika pāri. Jāsakopjas. Nu, tad jālien ārā. Nē, vispirms jāaiziet nopeldēties. Es reāli esmu Lucavas salā. Tagad es neesmu džungļos, bet es esmu jau... Nu, kā tur izskatās? Nu, es jau neko neredzēšu, bet nu vismaz aizmugure nav nosēdusies. Šitāds te es vakardien izbraucu. Nu, ko, varbūt ņemt ārā šitos klucīšus. Turpināt savas dienas gaitas un mašīnas sevi salaboja. Tā arī varētu būt. Jo, haidī. Nezinu, pakustināju, sakustināju visu kaut ko, un tad viņš sevi izdomāja pacelt. Nav nejausmas, kungi dāmas. Ko daram? Nu, vajadzētu nomazgāties, laikam, aiziet. Laikam vajadzētu aiziet nomazgāties, vai ne? Nu, ko? Te ir kaut kāda būdiņa uzstādīta. Peldētāji. Es te slāju. Jā, būs jānomaina šitās drēbes. Atceros, pagājušo gadu bija šitās pašas. Tādēļ, jānomaina. Nu, būs stulbi, ja 2 velo braucieni būs ar vienām tā pašām drēbēm, pareizi. Tāda, ko... Ūdens bija augsts. Bet bija normāli. Jā, haidī. Ir tīrs. Rokas vismaz paskaties tīrs. Var cilvēkos rādīties. Nu, pirkstu galats, jā, tur vienmēr melni. Melns aiz naga. Bet ir normāli. Nu ko, jāizbrauc uz depo, jānopērk. Zvaniņš man šitam velospēdām nav. Tas ceļš bija labāks nekā tas Rīgas ceļš, jo haidī. Mašīna cieš. Bet jā, jebkurā gadienā priekšā lēkā. Priekšā ļoti lēkā.
Es jau braucu uz 40, jā, man iedegās bremžu lampiņa. Tā, kā man tagad ir uz tā depo? Kā man uz to depo? Šitie jābrauc. Jā, es gribu uz to depo nokļūt. Tur ir aplis un aplī. Tur vajadzētu būt kaut kur. Nu kā, Audi paliek Rīgā. Turpinu ar Mersīti. Tas vēl dzīvs. Jā. Un tad es iepirku vēl visu kaut ko. Bet tie, kas mani zina no Audi Latvijas laikiem, tad, kad man bija A6 C5, jūs jau zinājāt, ka tas brīdis pienāks. Nu, ka tas brīdis reizes pienāks, vai ne? Tādēļ rakstiet jūs komentāros, tie, kuri saprata, tie rakstiet, ko jūs domājat par to, kas sagaida šito Audāru. Vismaz uz laiku. Ja man nepatiks, tad saliksim atpakaļ, vai ne? Vismaz uz laiku. Tie, kuri saprata, tie rakstiet komentāros. Tas arī viss. Tas arī šoreiz viss. Atā tā. Tiekas, kad tiekas.